Amats novadā uzsākts darbs, lai paplašinātu piedāvājumu turisma jomā, veidot jaunus maršrutus un popularizētu vietējos apskates objektus. Viens no tiem nenoliedzami ir arī Krīgaļu dzirnavas. Tajās gluži kā Kāļas Kalbas pasakā par kaķīšu dzirnavām, vispirms sagaida kaķu ģimene. Bet riekstu un mandeļu pat ne miltu gaņģi gan te vairs negriežas. Iepriekšējās dzirnavas, kas šeit bija, tie akmens pamati ir vecie, tās nodega kaut kur 30. gados. Dzirnavu būvētājs nopirka tos nodegušos pamatus, paņēma Latvijas bankā $500 000 kredītu un pusotru gadu laikā kopā ar pāris palīgiem uzcēla šīs dzirnavas. Un tad, kad viņas tika palaistas 38. gadā, tās bija modernākās dzirnavas Latvijā. Tātad šeit būtu iespēja tieši kā industriālo mantojumu arī viņas saglabāt tādas, kādas viņas ir. Pēdējie milti te malti pirms 12 gadiem. Tagad pēļņi te nes dzirnavām blakus ierīkotais mazais Hess. Dzirnavu pārvaldnieks stāsta, ka varētu jau darbināt arī dzirnavas, jo tās ir darba kārtībā, bet malšana sanāktu pārāk dārgi. Tāpēc tagad te pamatā gaida turistus. Bērniem, piemēram, ļoti interesanti ir apskatīties, ka maizi neveido vienkārši no kaut kā ceptuvē, bet kad līdz maizei garš ceļš. Ekskursiju laikā gan drošības apsvērumu dēļ dzirnavas netiek darbināts, bet arī pārvaldnieks stāstījums jau sniedz ieskatu, kā tas notika. Šeit valk augšā maisus. Šeit ir ļoti elementārs mehānisms. Redziet, es pavelku siksnu, lielais rats nospriegojas, sāk tīt trosi virsū un ceļ maisus augšā. Bet kolhoza laikā, protams, tas bija ļoti garlaicīgi ar maisiem, tad iebūvēja šo te bleķu noriju. Izlauz apakšā lūku, rezultātā dzirnavas pārlūzušas. Tagad mums jādomā, kā to novērst. Redziet, ja vajag tad kaut ko paziņot uz augšu, tad ir šāda saziņas sistēma. Bet saistībā ar turismu Krīgaļu dzirnavās ir vēl kāda iecer, kas varētu tikt realizēta un būt interesanti ūdens turismu cienītājiem. Ir, piemēram, zēni, kas ar kajakiem brauc. Šeit arī būtu ļoti interesants projekts attīrīt upi, lai tiem kajakiem varētu izbraukt. Un man, piemēram, jau sen ir tāda ideja, šeit ir ideāli apstākļi arī vasarā, teiksim, bet tur ir diezgan smags darbs, jo upe ir piekritusi ar kokiem, viņi ir jāiztīra, lai varētu braukt ar laivām. Teiksim, zēni sasēžās laivās šeit pie aizsprosta. Mēs palaižam ūdeni, un viņi ar to vilni aizbrauc pa upi. Savukārt Amats novada turisma informācijas centrs šobrīd ir uzsācis apzināt vietējos cilvēkus, kas līdzīgi dzirnavu pārvaldniekam būtu ieinteresēti stāstīt par savu novada dabas objektiem, interesantākajām kultūra vēstures vietām.